Sveicināti, dārgie raidījuma Kivī skatītāji! Mēs esam atgriezušies, arī esam atgriezusies. Jā, sveicināti atpakaļ Ērika. Šodienas raidījumā redzēsim. Cirka skola – vieta, kur ik viens var atklāt savas spējas un iemācīties cirka mākslas noslēpumus. Kāds ir sieviešu hokejs, stāsta Miķelis Rēdliks. F1 un ideālā pirmā formula – saruna ar Aldi Putniņu. Raidījuma Kivī komanda devās noskaidrot, kā noris koru kari. Labs darbs un iespēja izglābt dzīvības. Asins donoru dienas Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātē. Jā. Ērika, kāda ir tava mīļākā bērnības atmiņa? Man ir diezgan daudz mīļākās bērnības atmiņas, bet viena no tām noteikti ir tas, ka es gāju ar brāli kopā uz cirku. Uz cirku? Jā. Man par to ir tāds, man nav par to īsti priekšstata, tāpēc, ka es par cirku esmu uzzinājis vienīgi no multenēm, piemēram, no Madagaskara 3 vai no Bonifācija brīvdienām. Tad tu esi bijusi klātienē, es saprotu? Jā, es biju klātienē vēl ļoti, ļoti sen, un toreiz man bērnībā bija sapnis, ka es kļūšu par cirka mākslinieku. Es tam nevarētu iedomāties sevi tādā pozīcijā, bet varbūt paskatāmies, kā kļūt par cirka mākslinieku. Cirku triku apguve ir aizraujošs un izaicinošs process, kas prasa gan fizisko, gan mentālo sagatavotību. Tas nav tikai par izpildījumu, bet arī par radošumu un spēju pārvarēt grūtības. Šodien esam ieradušies Rīgas cirka skolā, lai ielūkotos triku apgūšanas procesā. Mani sauc Ilze Tormana Kļaviņa, esmu cirka skolas vadītāja. Mēs atrodamies Zeļu ielā, kur notiek cirka skolas nodarbības. Cirka skola tika izveidota 2017. gadā. Var apmeklēt gan bērni, gan pieaugušie. Bērni vecumā no 5 gadiem un pieaugušie attiecīgi līdz 105 kaut vai. Mani sauc Dmitrijs, es esmu cirka skolas treneris, pasniedzu žonglēšanu un līdzsvara disciplīnas. Pats sāku no ugunsšoviem, kaut kā brīdī sāku mācīties arī žonglēt un sanāca, ka man piedāvāja strādāt cirka skolā, kad tikai viņi atklājas, un es padomāju, ka būtu forši, ka es varu padalīties ar savu zināšanām. Visiem ir pieejams dažādas disciplīnas. Dažādas žonglēšana disciplīnas, dažādas akrobātikas, gan gaisa, gan grīdas. Cirka skola gada beigās vienmēr gatavo izrādi, kas nozīmē, ka šīs skatuves iemaņas arī ir nepieciešams. Nevis tikai tehniskās zināšanas, bet arī skatuviskās. Šobrīd cirka skolas audzēkņi jau gatavojas noslēguma izrādē, kas notiks jūnijas sākumā. Man tur arī bailīgi uzkapt. Tāpēc es arī pārvietojos pa zemi, es neuzkapu nekur nelieku. Vienīgais, ko mēs metam bumbiņas, vales, tur baili no krītieniem, kā nesanāks. Pieauguši cilvēki, viņi zina, kāpēc viņi nāk, viņi motivēti, un bērnus vairāk ir jāmotivē, bišķiņ citādi. Cirkam ir 5 vērtības – dažādība, sadarbība, māksla, izaugsme un uzrīkstēšanās. Mēs visi esam dažādi. Mums nestrādātu visi tie paši paņēmieni uz visiem, diemžēl. Un katram ir jāatrod to celiņu, kā viņam vieglāk saprast. Svarīgi par cirka skolu ir tas, ka neviens neskatās, cik tu esi tievs, resns, garš, īss, attīstīts fiziski vai kā. Uz cirka skolu var nākt un mēģināt. Tāpēc šī izaugsme un uzrīkstēšanās nākt un pamēģināt. Ar jums kopā bija Daniela Bilmane, Paula Dziesma, Reizija Kļaviņa, raidījums Kivī. Klau, paskatoties šo, es padomāju, šis nebūtu priekš manis, tāpēc, ka es izskatītos apmēram kā pirmo reizi uz slidām uzkāpis. Es savukārt, ja spēlētu hokeju, tad es izskatītos tā kā, kā tāds klauniņš maziņš uz slidām, uz ledus, jo es ļoti slikti slidoju. Tā kā pirmgadnieks. Varbūt paskatīsimies, kā entuziasms spēj aizraut citus cilvēkus hokeja pasaulē. Latviešiem hokejs ir ļoti tuvs un mīļš, tādēļ šodien esam ieradušies Ozolniekos, lai pavērotu un piedalītos sieviešu hokeja treniņā. Vispār tas sākās 2,5 gadu atpakaļ, kad es principā noslēdzu sev hokeja karjeru. Un tā doma tāda bija attīstīt hokeju tieši Ozolniekos, Jelgavas novadā.
Man Kristīna Hatuļeva uzrunāja. Viņai bija ideja izveidot sieviešu komandu. Viņa man uzrunāja, vai es gribētu būt treneris. Un es tā apdomāju, kas ko kā. Tad, principā, arī pieņēmu to izaicinājumu. Un tas tā pa bišķiņiem arī jau tagad ir aizgājis diezgan nopietni. Arī meitenes jau arī ir izaugušas un attīstās, un jaunās meitenes nāk klāt un grib trenēties un patīk tas hokejs. Man tas sieviešu hokejs arī ir iekritis sirdī, un es redzu diezgan lielu potenciāli, gan arī Latvijā īstenībā, un es redzu, kā to vispār varētu arī attīstīt. Tad mums ir diezgan nopietni treniņi, pieejami diezgan tā, ja var pat tā izteikties profesionāli, tomēr tam visam procesam es arī tikai dari profesionāli visu. Mums ir 3 reizes nedēļā ledus treniņi, pie katra ledus treniņa mums ir sausais, tad ir vēl viens treniņš, metienu un driblu treniņš. Iedvesmojoties no hokeja spēlētājām, arī es izlēmu pamēģināt piedalīties treniņā. Pamēģināju vairākus vingrinājumus. Jāatzīst, ka nepadavās neviens. Man ceļi sāk, ir jāsāp ceļiem. Kā griezties ar vienu prāvu? 180? Es jau savādāk nemāku. Man reāli kauns ir slidot. Man slīd, es nemāku. Man ar vienu pusi nesanāk. Nē, man nesanāk ar abām pusēm. Man šādi tad sanāk, bet šādi tad nesanāk. Jo es viņām visu izjaukšu. Es nesaprotu, te katrs tāds saviem noteikumiem slidinās. Viņi vienkārši kā uz atpakaļ vispār prot slidot. Ok, šī ir pirmā reize, kad es nokritu. Tā. Ok, es piecēlu, es domāju, ka es nepiecelšos. Jā, es domāju, ka ar šo arī treniņš ir noslēdzies. Līdz izlasē laikam tomēr būs vēl jāpatrenējās, bet tās meitenes gan ir malači. Viņām ļoti labi sanāk un malači, lai nepadodās. Mīļš, paldies. Tiekamies tur uz zemes, nevis uz ledus. Tur es jūtos drošāk. Oi. Svarīgākais ir cienīt, respektēt treniņu procesu, cienīt sevi un cienīt treneri. Un arī cienīt un labas attiecības savā starpā. Tas ir pats, man uzskatu, jebkurā vecumā, jebkurā komandā, sievietes, vīrieši, bērni, vēl kaut kas, man liekas, tas ir pats svarīgākais, tieši tas mikroklimats, lai tev ir tas, tu nāc uz to treniņu, tu kārtīgi trenējies. Un mums tomēr ir, man liekas, kaut kāds tāds unikums, tomēr Latvijā tas hokejs, kaut kā tie fani un tie cilvēki mīl to hokeju un skatās, un tad, lai pašā laikā arī tāpēc ved tos bērnus uz hokeju. Latvijai hokejs, tā ir liela mīlestība. Sižetu veidoja Kārlis Rudolfs Kaktiņš, Kerija Kieksta, Ērika Bukovska, raidījums Kivī. Vispār bija ļoti interesanti paskatīties. Arī, manuprāt, Kerijai priekš pirmās reizes sanāca diezgan labi. Jā, nebija tā kā man pirmajā klasī. Jā, bet sanāk gan baigi dārgi, ne? Jā, hokejs ir viens no dārgākajiem sporta veidiem. Tu saproti, kāds ir tas ekipējuma žūksnis, kas tev ir vienkārši jāuztur un jāpērk. Jā, bet Formula 1 ir dārgāka, šķiet. Formula 1 varētu būt dārgāka. Tā vajadzētu būt. Mehāniskais sporta veids, kur ir tehnika, kur ir komanda, personāls. Un vispārējie pilots ir pats galvenais. Pilots ir pats dārgākais. Bet es, piemēram, neko nezinu par Formulu 1 praktiski. Tikai to, ka tur fano cilvēki un skatās. Jā, ļoti daudz fanātu, bet es arī nezinu neko. Man šķiet, ka mums ir jādodās pie Alda Putniņa. Jā, un jānoskatās, ko tad viņš mums pastāstīs. Emocijas, taktika. Šādiem vārdiem varam raksturot aizraujošo motosportu Formula 1.
Šodien devāmies pie pašmāju eksperta Alda Putniņa, lai gūtu dziļāku ieskatu viņa karjerā un raidieraksta tapšanā. Man sauc Alds Putniņš. Es esmu wannabe Formula 1 žurnālists. Vairāk es sevi uzskatu par Formula 1 fanātiķi, kas lēnām ir pārgājis manā profesijā. Lūk, jā, Melburna, Austrālija. Lielas izmaiņas attiecībā par riepām tur nav, vismaz tipiem uz papīra, lai tāda žurnālistika jau man nevienu brīdi nebija pat padomā, jo es interesējos par autosportu, man ļoti patika autosports, man draugs tajā ievilka, un tas bija tas mirklis, kad es sāku mācīties augstskolā, kad parādījās internets pieejams mums plaši jau, teiksim, arī studentiem pieejams. Un es tiku klāt beidzot tā informācija, kas ir par Formulu 1. Un vēl man palēmējas tajā brīdī, ka man viens cits draugs jau ir ļoti liels tieši IT speciālists, un viņš man palīdzēja uztaisīt mājaslapu F1LV, kas joprojām funkcionē. Un, tas arī sākās, tā pašplūsma aizgāja, un cilvēki acīm redzot uzticās tam manam viedoklim. Man liels prieks par to un gandarījums par to. Barjerē vēl tāds izlocījums tur bija, un Raselam bija ārkārtīgi nepatīkama šī avārija. Viņš trāpīja par to izlocījumu tajā barjerā, un viņa atmet atpakaļ uz trases. Jā, kur ir tas aicinājums Formulā 1? Jā, tas ir fenomens, tas ir interesanti. Savulaik, kad es sāku, es nepārspīlēšu, es domāju, ka 99% tie bija puiši, kas sekoja līdzi. Mums patīk tie aparāti, kas brauc ātri, un tā vienkārši ir. Un otra lieta bija tas, ka tas Formula 1 bija tik ļoti nesasniedzams. Šobrīd tas ir pilnīgi citā grāvī, un jaunie īpašnieki to ir pagriezuši tā, ka šobrīd caur Drive to Survive pasniegts, ka arī noteikti glamūra virsotne, bet tāpat laikā mēs redzam pilnīgi daudz visādas nianses, kas savukārt jau meitenēm patīk. Mums ir McLaren komanda, ka mums ir 2 jauni čaļi, kas nav precējušies tādi pirmām kārtām. Otrkārt, viņi ir oranžos kreklos, kas ļoti pievilcīgi izskatās. Visa dinamika tur ir interesanti. Katram ir savas emocijas, katram ir savs raksturs. Un Formula 1 tajā ziņā ir ļoti atšķirīgs no daudziem sporta veidiem. Ir krietni daudzāk tās dimensijas, jo principā Formula 1 komanda var paņemt metāla kluci un no tā kluča uztaisīt paši formulu. Viņš pārslēdzās pedālu grīdā, stingrāk iespiež un tik aiziet. Apmēram tas ir tas moments, kā jābrauc ātri. Es, godīgi sakot, no savas puses, protams, labprāt komentētu. Tā ir privilēģija un tā ir lieta, kas man ļoti patīk. Iemesli, kāpēc? Nē, tur ir vairāk politiski iemesli. Es neizslēdzu, protams, ka nākotnē tāda iespēja būs. Es ceru, ka tāda būs, jo, manuprāt, mēs pat varētu iet tādā pašā ceļā, kā iet šobrīd F1 TV un Sky, kur viņiem ir ļoti plaša komentētāja brigāde, kas savā starpā mainās. Nākt apsēsties un pastīties, Sky, ka tev sejā prožektori. Sarežģītākais ir izdomāt jautājumus, kurus neviens cits nav pirms tevis izdomājis, jo tiem čaļiem intervijas ir nepārtraukti, un es to redzu un saprotu, un es redzu, cik muļķīgi brīžiem, pat ne brīžiem, regulāri muļķīgi jautājumi. Skandāls ar lamāšanos. Es teiktu, ka tas ir pamatoti. Tajā brīdī, kad tu esi preses konferencē, tas ir normāli, ka nav jālamājas. Savukārt, tajā brīdī, kad tas notiek mašīnā, braucot, nezinu, ar 300 km ātrumu stundā, un tev tur nogriež priekšā, vai tu kaut ko pats sapinies, skaidrs, ka tur paspruks, tas ir neizbēgami. Tas noteikums ir ieviests nepareizā formā. Ja gribēji to ieviest, to arī ar čaļiem parunāt, apsēsties, nelamāsimies. Jūs visi saprotat, viņi visi saprot, ka tas ir normāli. Viņi visi saprot, bet nevajag tā kā pret bērndārzniekiem izturēties. Kā Formobī, viņš jau nolamājās par savu kļūdu, teiksim. Viņš nenolamāja tiesnesi, viņš kaut kādam citam konkurentam, viņš par sevi nolamājās. Tā kā, jā, jo paskaties futbolā, ja tiem čaļiem pielikt mikrofonu, tur būtu viens pīpīpī. Jā, mīļākais moments, labi, tas laikam ir spilgtākais moments tagad visu laiku, bet pašā sākumā tas pilnīgi noteikti bija pirmā reize, kad es iegāju jau Formula 1 trasē, kad es dzirdēju pa gabalu skaņu, un tā bija Spānija, tā bija Heres trasa, tur testi notika, un toreiz tā pat nebija sacīksts, bet testi.
Un tā smarža ir ārkārtīgi, man vismaz palikusi tik ļoti atmiņā, un es katru reizi ejot trasē to smaržu atkal sajūtu un paliek tik ļoti labas sajūta ap sirdi un mājīga. Un tas, man liekas, ka iet līdzi visu laiku, tas velk uz turieni, jo tā smarža ir tā degvielas, tā degošās gumijas, tā karstā asfalta, tā smarža, tas aromāts, kas kopā sajaucies, un to nav nekur viņš citur nav. Es esmu gājis citām trasēm, nav. Droši vien, ja es nebūtu iegājis tik dziļi motorsportā, tad futbols būtu mans sporta veids. Es pats spēlēju futbolu joprojām 3. līgā Latvijas. Aleks Volkova, Laura Trautmane, Evelīna Kauķa, raidījums Kivī. Karli, kāds ir bijis tavs vaļasprieks skolas gados? Man vispār bija vairāki. Es sāku iet basketbolā kaut kad 1. vai 2. klasē. Man bija, manas klases ietvaros bija obligāts klavieru apmācības un arī koris. Šis ir interesanti, jo šobrīd tieši notiek koru kari. Jā, esmu redzējis un dzirdējis. Man vismaz personīgi ļoti interesē, kāds notiek aizkulisēs. Dodamies ciemos. Rīgas kinostudijā noritēja 3. pirmstiešraides Burzma koru kariem. Dalībnieki bija patīkamā satraukumā, gaidot kopējo uznākšanas mēģinājumu aiz paviljona durvīm. Noritēja klusas čalas, lai būtu spējis sadzirdēt rīkojumu doties. Tad jau arī uznāciens. Raiti saplūda uz skatuves, zināja, kur iet. Nav taču pirmā reize. Saņemot norādījumus ātri vien, notika tiešraides simulācija, kur vadītājs Dainis Grūbe iemēģināja savu sakāmo. Tehniskais personāls arī pilnā sparā. Operatori iemēģināja savas pozīcijas. Precīzs darbs stūplānu uzņēmējam, lai neparādītos nelaikā kādā kadrā. Teju 10 kameras, kuras turēt prātā. Dalībnieki lielākoties plūda atpakaļ uz ģērbtuvēm, kur viņiem vēl 2 stundas līdz tiešraidei gatavoties. Gaiss palika vieglāks, un tehniskie darbinieki šķita visnosvērtākie. Pavadot savu laiku viegli terzējot par automobīļu krāsām. Tad jau arī aprunājāmies ar Saldus kora dalībniekiem par pieredzi šajā projektā. Man liekas, smieklīgākais atgadījums, tas esmu tieši aizjos, esmu 2 reizes pēc kārtas sajautas kustības un pildīju pretēji, bet kur jau to es kaut kāds 20 reizes darījis pareizi, bet vienkārši tiešraidē izdara pilnībā nepareizi un izcelies uz visu koru fonu. Cilvēkiem ir uztraukums, varbūt kaut kādas bailes no tā, ka viss notiek tiešraidē. Tad mēs visi draudzīgi sanākam kopā, apskaujamies un uzmundrinam viens otru un vienkārši parunājam, esam pozitīvi. Turētu vairāk pastāstīt par to, kas jums tā maska ir un kā jūs to izdomājāt? Jā, tā maska mums vairāk ir tāpēc, ka mēs slēpjam savu grīmu šodien, lai ir tāda maza intriga. Un, jā, es domāju, ka ja es noņemtu masku, jūs noteikti sabītos un tā patrūktos uz atpakaļ. Izaicinājums lielākais ir pirmām kārtām. Lielākais izaicinājums ir iemācīties ļoti īsā laikā ļoti sarežģītas aranžijas dziesmām. Un otrs ir izaicinājums, ko mēs ļoti ceru, ka piepildīsim uzvaru. Vēl pēdējie izmēģinājumi Tallas korim, kuru notvērām pie ekrānu vadītāja. Mūsu laikos mainīs, nekas labs nav palīdzīs. Ārtika un arīgais, sen vairs nav tas svaigākais. Mūsu laiks jau bija galā, un dodoties prom, jau sāka ierasties pirmie skatītāji. Kristaps Delēvičs, Signa Lapiņa, speciāli raidījumam Kivī. Zini, ļoti interesanti uzzināt, kurš būs uzvarētājs koru karos. Tāpat ir ļoti interesanti uzzināt, kurš būs uzvarētājs mūsu konkursā, kur mēs izsludinājām pagājušajā nedēļā. Pareizi, tāds taču bija. Kamēr tu biji projām, es nedaudz pacentos. Nu tad skatāmies. Tāpēc mēs uzzināsim. Jā. Un uzvarētājs ir... Raivo! Apsveicam! Tātad viņš savu kafiju dzerts
augstu kalnos pie ugunskura, skatoties saulēktu agri no rīta. Uzraksti mums Instagramā, un mēs izdomāsim, kā nogādāt tev dāvaniņu. Bet runājot par kafiju, zini, arī asins donoru dienās, kad tu noziedo asinis, tev iedot arī kuponiņu ar kafiju. Jā. Es nezinu, man ir bail noziedot pašam asinis, tāpēc es nezinu, kāda tur ir balviņas pēc tam. No tā nevajag baidīties. Tā kā tiešām esmu darījis to vairākas reizes, un arī pavisam nesen Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālās zinātņu fakultātē bija šīs asins donoru dienas, kur arī ļoti daudz cilvēku ziedoja pirmo reizi, un atsaucās ļoti pozitīvi. Tas ir ļoti jauki dzirdēt, ka mūsu studenti gatavi ziedot sevi, lai padarītu labu. Jā, jo tas var glābt dzīvības. Tāpēc skatāmies, kā tas notika. Balstoties uz valsts asins donoru centra datiem, 41% Latvijas iedzīvotāji savas dzīves laikā vismaz vienreiz ir ziedojis asinis. Pateicoties Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes iniciatīvai, arī pie mums bija iespēja to izdarīt. Lai gūtu plašāku ieskatu šī notikuma norisē, lūdzām savus iespaidus komentēt asins donoriem. Kā tu jūties pirms asins ziedošanas? Šī būs man pirmā reize. Tāda nervu skutnoša sajūta. Pirmā reize mēs ar Jožiku nododam asinis. Man prieks, ka man nenāk ģībons, tas man tiešām iepriecina. Es jūtos diezgan mierīgi un esmu priecīga, ka Ieva ir ar mani. Man, diemžēl, bija zilums un es nevaru nodot asinis. Asinis var neziedot vairāku iemeslu dēļ. Manā gadījumā bija tas, ka man ir pārāk mazas vēnas, bet teica, ka es varu atgriezties pēc 2 gadiem un mēģināt ziedot vēlreiz. Pēc asins ziedošanas noteikti jāievēro mierīgu dienu. Nedrīkst sportot, nedrīkst pirtis, baseinus. Daudz šķidrumu jāizdzer tajā dienā un labi jāpēd. Nevajag aizmirst par ēšanu. Kāpēc tev ir svarīgi ziedot asins? Es domāju, tas ir labs darbs, nedaudz skarbus punktus sev ievācu. Un kāpēc, ka nē? Es varu to darīt. Tu nekad nezini, kas notiks arī ar tevi pašu. Iespējams, tu pats vari nonākt tādā situācijā, kad tev tas ir nepieciešams. Kāpēc, lai neizdarītu labu darbu kādam citam cilvēkam, kam tas šobrīd ir nepieciešams? Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir nepieciešama asiņu pārliešana, un tā ir lieliska iespēja palīdzēt, arī neieguldot finanses vai ļoti daudz sava brīvā laika, jo tas aizņem pavisam nedaudz. Es domāju, ka visiem šo vajadzētu darīt, tāpēc, ka es šo daru pirmo reizi un tik čili īstenībā. Es tomēr esmu pašpārvaldes cilvēks, man ir jāatbalsta savējo idejas, un tad es vienkārši paķēru līdz Lauru, lai es neesmu viena. Bet vispār man būs tāda sajūta, ka kaut kāds plusiņš karmai. Tas ir palīdzība cilvēkiem, jo asins ir nepieciešams zāļu izgatavošanai un arī asins pārliešanai, onkoloģiskai nodaļai ļoti svarīgi. Tas viens mazais solīts ziedot asinis, tas kādam var nozīmēt ļoti daudz. Katra latviešu pienākums varbūt būtu palīdzēt citam latvietim, un mēs tomēr esam viena tauta. Tas ir svarīgi. Un par to vienkārši jāturpina runāt aktīvāk. Kāda vispār ir pēdējā laika situācija mūsu valstī ar asins ziedošanu? Cilvēki nāk, ļoti daudz nāk, asins krājumi. Katru dienu tas atjaunojas, var ieiet paskatīties, kādas asins nepieciešams. Kur var nākt ziedot asins? Mums ir filiāli Sakta centrā, var iet uz galveno nodaļu, tas ir Sēlpils iela. Atrodas donoru centrs. Katru dienu ir autobus, kuru izbrauc pa Latviju. Cilvēkam, kurš nav pārliecināts par asins ziedošanu, vēlās, bet nezin kā, ko tu pateiksi šim cilvēkam? Nav ko zaudēt. Labi, izņemot pašas asins. Bet ir daudz labumu, tie paši našķi vai tā apmaksātā brīvdiena, bet man liekas, ka tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir tas sirdsmiers, ka tev bija dot izvēle kādam palīdzēt, un tu kādam palīdzēji. Beāte Roga, Dana Daniela Hrečaņika, Viktorija Gaile, raidījums Kivī. Tad tas šodienai arī viss. Esam nokļuvuši pie beigām. Jā, finiša taisni mūs arī ir sasniegusi. Saudzējiet sevi, kļūstiet laimīgāki, lai mēs varētu nākamgad apsteigt Somiju laimes indeksā, un tiekamies nākamajā nedēļā. Atā! Atā!